Dāmas un kungi, paskatieties uz šo grafiku skaisto. Vai tas neliecina par to, ka ir sācies buļļu skrējiens? 90% visas monētas iet smuki uz augšu pēdējo 7 dienu laikā. Stablecoin, stabilā kriptovalūta izņemot. Tāpēc tas ir īstais brīdis, kad parunāt par vienu foršu monētu, par kuru mēs jau esam atklājuši par visu projektu kopumā, un mēs atgriežamies pie Wall Street meme monētas. Jā, tātad Wall Street memes. Jā. Šis ir pasākums, kas pārsteidza visu šajā gadā. Pirmkārtām jau ar to, ka viņi uzbūvēja masīvu, milzīgu kopienu, jā, kuras tā kā platums, garums un šķērsums sniedzās vienkārši miljonos cilvēku. Paskatieties šeit Twitterī. Tātad Wall Street meme coins sekotāji ir 863, viņiem seko, bet viņi seko 312 000. Tas ir tikai Twitterī, neskarot visus pārējos kanālus. Tad, ko es jums gribēju šeit parādīt? Tad, ko dara Wall Street meme coins? Nu, padām, pirms burtiski nepilnas stundas, tātad viņi ir atpirkuši vēl 100 000 monētas. Kam tas ir par godu un kāpēc tas notiek? Tas notiek ļoti vienkārši iemeslu dēļ. Tātad šeit, kur mēs iepriekš skatījāmies par to, ko viņi dara un ko viņi veido, tad veidojot šo te kazino, bet par kazino mēs jau runājam, tāpēc šodien mēs par to tik daudz nerunāsim, ja? Bet ideja bija ļoti vienkārši. Tātad, tur, kur ir šis te kazino, man viņš te neatverās, jo esmu valstī, kurā daudz lietas tiek bloķēts un jālieto ar VPN, un es viņu nelietoju, bet tā visa feature tāda, ka viņi atpirks veselu 1,1 miljonu tātad šīs te monētas, lai nostiprinātu, arī lūk šeit, jā, tātad vairāk kā 1,1 miljonus Wall Street meme coin buyback. Tas nozīmē, ka tas notiek paralēli. Tātad šis te pirms stundas notikušais 100 000 atpirkums, kā jūs domājat, ko tas dara? Protams, ka tas palīdz cenai iet uz augšu, jā. Šis ir skats kopumā gada griezumā, jā, normāls process izdzīvots, tātad pumpis bija augšā, tad, protams, nokrita lejā, bet skatieties uz šo te sāniski ejošo grafiku, ja, kas visu laiku ir stabils. Tas nozīmē, ka kopiena tic šim projektam, kopiena atbalsta šo te projektu, ja, un tas tikai nozīmē vienu, ka viņš turpinās būt stabils un ar laiku, protams, iet uz augšu, kas notiek normāli šādā te gadījumā, ja kopiena turpina projektu atbalstīt un darbināt. Ja. Ja skatieties 7 dienu pasākumu, tad 7 pēdējās dienas, kas šajā te nedēļā mums ir pieaugums bija par 15,23%. Ja. Ko tas liecina? Tas liecina par to, ka kopiena visam šim pasākumam tic. Ja. Un, kas pats interesantākais, ja mēs pājām atpakaļ, paskatāmies uz, teiksim, to saucamo roadmapu vai ko viņi ir izdarījuši, tad visas tās lietas, ko viņi solījuši, viņi ir arī jau izdarījuši. Ja? Tad priekš mazajiem Wall Street meme tokens ir priekš mazajiem retail pircējiem, tā kā mēs, ja? Lai nopelnītu piķi. Ja? Tad tas ir forši. Vairāk kā 1 miljons aktīvo dalībnieku, 40 miljoni acu skatījumi, 100% ugunīgi, ja? Un pilns ar dažādiem mīmiem. Tas ir tas, kas ir būtisks. Tad attīstam nākamo soli. Kas ir interesanti? Tad Wall Street meme coins atvērt tātad savu šo te online kazino, ko jūs un es un visi var spēlēt tātad kriptovalūtu, gan reģistrēties, gan nereģistrējoties platformā, netaisot KYC, tad tu var spēlēt arī internetā, telegramā, jā, tas ir ļoti parocīgi, jā. Tā kā tā. Otrs ir, mēs jau savā YouTube kanālā jums rādījām šo te kazino, mēs gājām, spēlējām, nu kā mums gāja, to jūs varat noskatīties, es pielikšu kaut kur šeit augšā pogu vēlreiz uz to pašu video, jūs interesēji varat paskatīties un atcerieties, nu zin kā, viens ir, protams, runājot par kazino, jums liekas, atceras spēles, es taču tur neiešu paspēlēt savu naudu. Nav runa par paspēlēšanu, nav runa par vinnēšanu. Ja jūs ejat kazino ar mērķi uzvarēt bez stratēģijas, protams, kad jūs atdosiet visu savu naudu kazino. Bet, hei, dažreiz viņās vienkārši vajag noņemt spriedzi un mazliet viņās izklaidēties. Ja? Tā kā padzenēt, kā saka, kādu no tām spēlēm, intereses pēc, un vienkārši apskatīties. Starp citu, neaizmirstiet par 200% bonus uz pirmo reģistrāciju, pirmo iemaksu, kas ir laikam virs $30 un vairāk, tad saņemsiet vēl 200 bonus. 5000 dažādas spēles tur ir un, protams, arī sporta grāmata. Tas normāli, tas visur tā ir. Ja? Bet Wall Street meme coins, ja? Visa tā lieta ir ap to, kad jums ir savs kazino, kurā spēlē cilvēki. Ja? Jums ir sava liela kopiena, tātad, kurai ir visas šīs iespējas, viss kaut kur būt. Tātad, protams, par to, kas notiek Wall Street meme coinos, visas šīs te jaunās ziņas, jā, tātad, kas notiek ar riņķī apkārt. Jā. Nu, šeit viņi principā skatās vispār ziņas, tas tāds tā kā ziņu portāls šeit ir izveidojies, kas īstenībā arī ir interesanti, jo šāds ziņu portāls cilvēki lasa, tā ir kultūra, tur politika, jā, un tā tālāk, jā, kas atkal piesaista acu skatienus, jā, un interesi visiem šiem te pasākumiem. Tagad tas arī, protams, ir forši un neaizstājami. Tādas labas lietas arī vēl no šīs te puses. Ja. Nākamā lieta, kas ir būtiska, tad ja šeit ir augšā arī projekta update ielikti, ja jūs uzklikšat uz tiem, tad jūs varat apskatīties principā soli pa solim, kas tātad notiek. Ļoti vienkārši, tātad weekly updates pirms 5 dienām, tad ir happy birthday, partneru attiecības dažādiem Web3 projektiem, pieliekot dažādas tādāk. Šis ir noteikti, ko vajag nākt un palasīt, ja, kā vienmēr. Varat uzklikšķināt, iztulkot, nokopēt, iztulkot latviešu valodā, ja gribat, ja, tad viss šis te rekurā tuliņās translate full page.
Tad visu iztulkosim, ja, tūlņās iknedēļas atjauninājums, paskatieties, cik jau priecīgi piekdiena, Digeni, ir pienācis laiks cita projekta atjauninājumu, kā vienmēr paplašināšanas komanda ir aizņemta strādāt prompterā, protams, vajag ielikt tos te. Volstrītnieki. Ceru, ka jums ir bijis lieliska nedēļa. Sveiki, Volstrītnieki. Ceru, ka jums ir bijis nedēļa. Piekdiena, tas nozīmē, ka ir atjauninājumi. Ja? Tad ir kaut kādi atjauninājumi. Visu laiku jau uzlabojumi, atjauninājumi. Ja? Tas nozīmē, tas ir tas, ko jūs kā investors gribat redzēt. Vai kāds, kurš tur tokenus, tur tos ilgtermiņiem, lai tie strādātu jūs labā, jūs gribat redzēt konstantu darbu no tātad šiem te, kā sakām, projekta autoriem. Tas ir ļoti būtiski. Ja? Tā kā tādas lietas. Nu, protams, šeit ir sadaļa, kas ir attiecināma uz visu šo te kazino. Neaizmirstiet, ja? Kas ir interesanti, tad es sāku runāt par tām spēlēm. Ja viņi būvēs savas spēles, kas būs lokāli priekš šī te kazino, kur varēs izmantot un kur var jau izmantot šo te Wall Street mīma tokeniem šo monētu. Viņi var iet un spēlēt, vinnēt vairāk, mazāk un pēc tam brīvā tirgu tā kā iet un pārdot. Ja mēs runājam par tokenu pirkšanu un pārdošanu, tad vēlreiz es jau šodien skatījos, bet paskatieties, visas šīs biržas ir listojušas šo te tokenu, tad 18 gabals vismaz tās, kas ir šeit listots oficiāli, un tad, protams, jūs aiziet uz šeit uz CoinMarketCap, jūs varat redzēt, cik katrā no šīm te biržām tad ir bijis lielās apgrozījums pēdējo 24 stundu laikā. Šī nav galvenā, šī bija otrā lapa, tad pirmā lapa šeit. Ja jūs redzat, ka piemēram šeit ir šīs te lielās summas, miljoniem, tad ir apgrozījums dažādās. Nu, lūk, HTC ir visaktuālākā, vislielākā, pēc tam OX ir otrā lielākā, un tad Gate ir trešā lielākā pēc apgrozījuma, vismaz virs miljona. Un arī OrangeX un Bitmart ir diezgan ievērojams apgrozījums viņām. Tātad šis te rādītājs, kas ir labs, redzēt, šis zaļais, ja? Tas nozīmē, tas ir tāds rādītājs, ko šeit CoinMarketCap izvēlās par to, kādā veidā novērtē šo te uzticamību šim tokenam. Tad jūs skatāties šeit 76%, tad uzticamība ir augsta. Ja? Tas nozīmē, ka algoritms un viss pārējās lietas, ko viņi salīdzina, ir novērtēts ļoti izcili. Tad šeit malā viss, ko mēs varam lasīt, vēl par monētu, visādas citas lietas. Ir ļoti daudz dažādas informācijas un interesantas informācijas, kur smelties to informāciju, kas ir vajadzīga, lai jūs noskaidrotu, vai ir vēl vērts investēt šādā mīmkoinā, vai ir vērts turēt viņu savā makā, nepārdod, atkarībā no tā, protams, par kādu cenu jūs viņus iegādājušies un par kāda cena tam tokenam ir šobrīd. Un svarīgākais, lai saprastu, vai tokenam pieaug šī cena un vērtība, ja, ir skatīties un sekot līdzi, kas notiek no tātad šo te attīstītāja puses, vai attīstītāji strādā, vai viņi dara kaut kādas lietas, ko viņi ir apņēmušies darīt, ja, un vai viņi iet uz priekšu. Un šajā gadījumā izskatās viss ļoti rožaini, pat, ja varētu tā teikt, ja, pēc dažām lietām. Tad vēlreiz atgādināšu tiem, kas varbūt šodien skatās pirmo reizi. Mēs esam šo tokenu apskatījuši jau no pašiem pirmsākumiem, pirms tas bija presēlā, pirms tas vispār tikai nonāca biržā. Jā, mums bija iespēja arī iegādāties presēlā un mazliet uzspekulēt uz viņu. Tagad mēs vienkārši tikai sēžam un printējam savu kripto caur stakingu. Tas ir arī svarīga sadaļa. Jā, protams, tātad šeit, kur ir rakstīts tokeni, jūs tad aiziet nopirkt, sadedzināt vai iesteikot. Tad, ko tas nozīmē? Nopirkt, tas ir skaidrs. Jūs atnākat šeit ar Ethereum, pieslēdzat savu maku, savienojat savu maku caur Metamask, jā, savienojat, ievietojat, tātad nezinu, cik jūs gribat, nezinu, USDT jūs pirksiet, nezinu, cik jūs tur varētu izvēlēties, piemēram, 1000 USDT jūs ielikat, jūs esat 1277, tātad šie te Wall Street mīmkoini jums sanāk. Neaizmirstiet, ka jums jābūt nedaudz Ethereum jūsu makā, mums rādās, ka mums šeit šobrīd nav pietiekoši daudz, lai varētu būt transakcijai, jo jāmaksā ir par transakciju, ja, tas ir viens veids, tas labi. Patējais virziens, protams, nopirkt tos ar karti, nopērkot ar karti, jā, vienkāršāk pievienot savu karti, aizpildīt visu, kas tur vajadzīgs, un saņemat to pašu apjomu, ko jūs varat uzreiz iesteikot šeit. Tātad stakings, ja, tā ir tā sadaļa, kur jūs varat iesteikot un tātad sākt gūt papildus labumu par to, ka jūs izmantojat šo te platformu. Ja, šajā gadījumā tas ir pērkot ar karti atverās šāds te loks. Ja, tās ir nākamā. Un tad vēl ir iespēja tātad dedzināt. Ko nozīmē dedzināt? Dedzināt nozīmē, ka likvidēt šo te tokenu. Un šeit apakšā ir sadaļā, tad šeit parādās, cik kopumā jau ir sadedzināti no kopējās cirkulācijas, kas ir kopējais apgrozījums. Tad cilvēki to darījuši 67,000 vērtībā sadedzināt, un šeit ir tāds viens par katru ieliekat summu, kādu jūs gribat sadedzināt. Ko tas nozīmē? Principā, ja jūs ticat šim tokenam un gribat, lai cena iet uz augšu, jūs varat sadedzināt kaut kā tokenu skaitu. Tik daudz jūs sadedzināsiet, tik daudz arī viņi sadedzinās. Un tas ir tā kā 1:1, tā ir viņu apņemšanās. Ja? Tad šeit ir kopējais skaits, kas jau ir sadedzināts. Ja?
no community. Community tas esam tā kā, mēs un jūs, un šeit ir tas, ko viņi paši dedzina, pateicoties arī, protams, tiem tā kā saucamiem buybackiem, ko viņi veic un tā tālāk. Ja, tā kā šis viss ir diezgan saprotami, ja jūs esat kripto pasaulē. Ja jūs esat kripto pasaulē pievienojušies nesen, mums ir kaut kādi soli pa solim video, kā uzstādīt sev šo digitālo māku, mums ir vairāki tie varianti, ja, kā iereģistrēties biržā, kas mums ir vairāks, paskatieties mūsu YouTube kanālā, paskatieties citās vietās, ja, kā to visu darīt, lai jūs varētu iegādāties šos tokenus un lai viņi būtu jūsu makos un tā tālāk. Bez tā visa jūs klausāties šos video un skatāties un domājat, ka jūs kaut ko vēl nesaprotat, nezināt, droši rakstiet komentos, ko jūs domājat, mums vajadzētu vēl izveidot un par ko mums vēl vajadzētu runāt, kādas tēmas jūs interesē. Ja viņas ir sautīgas, tad droši vien, ka viņas netiks atbildēt, bet ja viņas ir tādas, kas varētu interesēt arī visai kopienai, tas par izglītību, par kaut kādām lietām, kas ir saistīts ap un par kripto pasauli, tad mēs, protams, to arī parūpēsimies. Pēc tā visa, ja jūs esat fans kaut kādiem mīmiem, tad jums noteikti ir jātur Wall Street meme coins savā makā, jātic viņiem, šie visi izskatās priekš maniem diezgan briesmīgi, atbaidoši, bet tajā pašā laikā tas ir tas, kas cilvēkiem patīk. Ja? Lūk, un tad aiziet uz balto papīru, apskatoties tad šo ceļa karti, kura, protams, ir jau kaut kādā nākamajā fāzē iebiedījusies. Ja? Pats bizness kā tāds, uz kuriem mēs ejam, palaišana, tas jau viss ir noticis pirmā fāze, tātad community building, tas ir noticis branding un marketing, noticis merchandise un swag, tas droši vien kaut kas tāds, kas ir paralēli kaut kur notiek, man principā neinteresē tādas lietas. Partnershipi dažādi, tas notiek to, kas tagad tiek veidots, ja, token lightning, exchange listing, tas viss ir noticis, awareness, tas viss ir noticis, mēs esam trešajā fāzē, tātad Gate Community, Market Cap Gold, Tier 1 CEX, un tas arī viss ir noticis. Tier 1 CEX, tas ir labākās biržas, dažas jau tagad mums ir, tas ir tas jau, kas principā ir realizēts. Tad es domāju, ka Wall Street meme coins ir jau kaut kādā vēl nākamajā 4. fāzē, jau iegājis ar visu savu spēļu biznesu attīstīšanu un visas tās pārējās lietas, kas notiek. Ja jūs paskatāties, piemēram, Telegram grupā, aiziet uz Telegram grupu, ja, Telegram grupa, Open Telegram, ja, tad lūk, šeit paskatieties, ir 33,793 subscriberi, ja, kas ir ļoti aktīvs, cik tu visādas komentāri, guntiņas, vēl visu kaut kas. Šeit visu laiku notiek tātad Wall Street dažādas rupības arī, tā kā tādas visādas, kāpēc es esmu izmests ārā, gan smieklīgi, tātad mute, jā, un tagad mēs esam šajā te grupā, jā, kur, ļoti labi, jā, ļoti labi, tā kā šis viss ir šeit, boom, Wall Street meme coins. Tā ir nākotne vienam no Wall Street lielākajiem meme coinu tokeniem, ja tā viņus varētu arī nosaukt. Es domāju, ka šis ir foršs projekts, ja mēs jau, man liekas, 3 mēnešu rakursā par viņu runājām, un joprojām atgriežamies pie viņa, tas tikai ir apliecinājums tam, ka šis projekts ir šeit uz ilgtermiņu. Ja. Kā vienmēr izvēlēties savu stratēģiju, sadalot savu risku kapitālu, izvēlēties, cik daudz jūs varat veltīt, turēt un iedalīt kaut kādās daļās. Jūs zināt, ka mūsu stratēģija ir, mēs identiskās kaut kādās apjomos ejam visos tajos projektos iekšā ar lielākām vai mazākām summām. 2023. gads sākās nevisai, bet izskatās, ka beigsies ļoti, ļoti labi kripto pasaulē, tāpēc mēs esam ļoti, ļoti, ļoti priecīgi. Tā kā sveicieni jums no šī te tūkstneša, kur mēs atrodamies. Šobrīd šeit ir ritīgā kripto, tā kā centralizācija vai ļoti daudz dažādi projekti, ko tik nenākās redzēt un dzirdēt, bet atrast pērlītes, jā, tas ir mūsu uzdevums. Tā kā tas, ko mēs esam noskaņojušies un tas, ko mēs ejam. Wall Street meme coins noteikti ir viena no tādām. Tā kā, lai darat, ko darat, izvēlieties darīt pareizo lietu priekš sevis, jā, un turpinam augt. Paldies par uzmanību. Ieliekat laiku, galu beigās. Mēs te veltam vakaru, izglītojoties kopā ar jums par šīm te visām lietām. Baigi būt forši, ja jūs mūs atbalstītu ar vienu mazu klikšķi zem šī video uz īkšķīša. Paldies jums, pagaidām, uz tikšanos atkal drīz. Čau, čau!